kā prons, baumas, nepārbaudīti fakti un vāja žurnālistika. Esiet sveicināti, raida Pingvīnu radio, pareizu laiku paskatieties savos pulksteņos. Īsumā par svarīgāko. Iepriekšējās nedēļās nogalē, klasificētā atrašanās vietā mežā pie upes, notika Pingvīnu ģenerālās asamblejas zupasēšana un nākotnes plānu apspriede. Zupa tika gatavota uz ugunskura, vienam katlam zupas energoefektīvi izmantojot vienu maisu sausas bērza malkas, veicot nelielu tirgus izpēti. Pingvīnu ekonomikas un statistikas komisija nāca pie slēdziena, ka vienāda tilpuma malkas iepakojums plaša patēriņa lielveikalos ir par 53% punktiem lētāks, kā pilna servisa degvielas uzpildes stacijās. Cik maksā viens maiss ar bērza malku pilna servisa degvielas uzpildes stacijā, ja tāds pats maiss ar malku plaša patēriņa lielveikalos maksā 2,70 eiro. Cita starpā tika apspriesti arī dažādi ar nākamo AAMPPN eventu saistīti jautājumi. Aktuālākais no tiem tuvojas datums, kurā varēs reģistrēties eventam, un kā jau iepriekš netika ziņots, vietu skaits ir ierobežots. Un esiet mierīgi, valstī izsludinātie ierobežojumi sakarā ar STS un citām slimībām AAMPPN eventu neskars, bet par to sīkāk stāstīsim nākamajā raidījumā. Citu eventu ziņas. Tuvojas Viļņa 20 gada svinību events, kurš ceturtdienas vakarā notiks Vecrīgā, mājīgajā Berhause Krodziņā. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, dalībnieki ir aicināti pieteikt savu dalību laicīgi. Citādi, ārpus saraksta palikušajiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties muzikālajā viktorīnā stāvot skatloga ārpusē. Dalībnieki aicināti ierasties maskās, bet, kā ekspress intervijā mūsu radio korespondentam izteicās pats organizators, tad viņš vēl nav izlēmis vilkt gāzmasku vai ezeļa masku. Koordināšu ziņas. Šodienas koordinātes ir sekojošas: N56 grādi 49,751 minūte un E21 grāds un 24,830 minūtes. Rubrika Latvijas slēpņošana, teiksmas, dažādi notikumi un rēcīgi atgadījumi no slēpņotāju pieredzes. Šoreiz stāsts būs par kādu atgadījumu jūras krastā, netālu no Mērsraga bākas, tajos senajos laikos, kad vēl notika visādi interesanti eventi. Daudz maz regulāri tika rīkots arī nekā nedarīšanas events ar laiskošanos jūlija saulītē pie jūras. Ar mani atkal runā Kaivis. Slēpņotāji vienkārši ieradās, spēlējās smiltiņās, plunčājās siltajā jūrā un ēda arbūzus. Vienīgais noteikums, kas bija jāievēro, bija dreskots puķainas kleitas meitenēm un balti krekli puikām. Tā nu jau kā ballīte ritēja savu gaitu, visi apmierināti un laimīgi. Vieni dalībnieki ierodas, citi atkal jau dodas prom, un te pēkšņi, vakarpusē no tuvējā meža iznirst visai sašutis vīrietis labākajos gados, un starp eventa dalībniekiem lūko atrast pasākuma virsvadītāju un par sabiedrisko kārtību atbildīgo personu, jo lūk, kāds baltā kreklā tērpiestēls ir nekaunīgi piegānījis sašutušā vīra mīļāko taciņu uz jūru. Un nu dusmīgais vīrietis mēģina šo tēlu atrast un vest pie kārtības. Kā noskaidrojās sarunā ar šo Mērsraga iedzīvotāju, tad viņa sāpe bija vēl dziļāka, jo nekā nedarīšanas events pilnīgi nejauši bija izvērsies šī vīra mīļākajā Pludmales sektorā, un viņš ar savu ģimeni jutās izdzīts no savas dabiskās vides. Vainīgais taciņas piekakātājs tā arī netika atrasts, jo starp simtiem baltos kreklos terptiem dalībniekiem aizvainotais Mērsradznieks nekaunīgo personu sazīmēt nespēja, un no piedāvājuma veikt lietiskā pierādījuma DNS analīzes nepieklājīgi atteicās, sūtot virsvadītāju dirst, tikai ne uz viņa taciņas. Ejot meklēt slēpņus vai arī vienkārši pastaigā uz jūru, esiet uzmanīgi un skatieties, kur speriet soli. Uz sadzirdēšanos nākamreiz. Studijā bija Sandra Boloka Kalniete.